Šorīt Tautas sports mēroja ceļu uz Cēsu pusi Raunu, lai izstāstītu jums stāstu par Tomu un viņa sapni par hokeju. Es jums nāku palīgā vēlreiz. Es esmu tikai piedalījies pie ledus liešanas, iztīrījām krūmus ārā, pavasara saug, tomēr to izdarīju un tad bija trakā liešana nedēļas garumā faktiski. Tā vienkārši sēdēju, izdomāju, ka es gribu izdarīt kaut ko labu, tā es uzrakstīju, bet tas bija domāts tikai draugiem, tas nebija domāts nekur tā plašāk. Nedēļas sākumā Toms Facebookā ievietoja šo bildi ar aicinājumu palīdzēt Raunas jauniešiem ar hokeja inventāru. Viņš vēlas palīdzēt cilvēkiem sajust sporta garšu. Vakardien sanāca lielo sniegu tīrīt kādas 3 stundas, bet tad mums arī uzradās daži palīgi. Paldies viņiem! Savādāk pirms tīrīšanas jau bija doma, ka tīrīsim līdz rītām. Mēs braucam tagad uz Rīgu, jo atsaucoties uz mani ielikto sludinājumu, cilvēki, kurus es vispār nezinu, nepazīstu, piedāvā formu, savu palīdzību. Redzēsim, jaunas iepazīšanās. Toms ir sasniedzis Rīgu. Viņš satiekas ar savu draugu Edgaru, kurš bija viens no pirmajiem, kurš pieteicās palīdzēt. Te ir nūjas, reži, visādi cilvēki visu kaut ko palīdzēja dabūt. Tā kā es domāju, ka būs tev materiāls, ko Būs daudz materiālu. realizēt. Kaut kāds 40 nūjas ir, šorti, cimdi. Būs ko darīt. Tur ir striķi vēl. Skatos Facebookā, Toms uztaisīs bildi, aprakstu, un kaut kā man tas paķēra, jo neviens neko tādu nav darījis. Cimdi no Hārdija parādnieka, tad Kaspars Saulieša cimdi no Minskas Dinamo, kas ir praktiski vienīgais, kas kaut kur atsaucās no tādiem zināmākiem sportistiem. Ja? Citi varbūt kaut kam pārdod, kaut kam vēl. Mums tas varbūt liekas, kas tur ir bots. Bet citiem tas atkal ir kaut kas cits. Tā pieredze un emocijas viņam atkal būs otrs. Tāpēc es domāju, ka šitādas akcijas jātaisa un jāpalīdz. Bišķiņi ir un tas tikai sākums. Nebija jau mēs arī tukšām rokām, tas arī no mums, Jā. no mūsu redakcijas Nūju un arī mani Alkoņstari, ar kuriem es Paldies. kādreiz spēlēju, bet katrā ziņā tev izdošanās un to, ko arī kaut vai Edgars tikko tev salādēja mašīnā, es domāju, tev būs patīkams ceļš mājup. Ceļš būs mājup un izlādēšana, es domāju, būs vēl patīkamāk. Galvenais, lai nodara. Malacis. Noderēs. Paldies tev. Paldies jums par palīdzību.